Trešo pušu saskaņojumu izveidošanu un pievienošanu iesniegumam. Ar šo video es parādīšu, kā būvniecības informācijas sistēmā pie būvniecības lietas izveidot trešo pušu saskaņojumus. Tad man ir atvērta kāda sagatavota būvniecības lieta, kur jau ir ieceras iesniegums, bet tad šādā būvniecības lietā, kur mēs redzam izvēles, kur ir dokumentu saskaņojumi, tehniskie noteikumi tā tālāk, varam atvērt trešo pušu saskaņojumu sadaļu. Tātad šajā te sadaļā mēs varam izveidot, sagatavot šos te trešo pušu saskaņojumus, piemēram, ar kaimiņiem, kurus mēs pēc tam vēlamies iesniegt būvvaldē. Tātad šeit mums ir jāpievieno ir personas, fiziska vai juridiska persona, nospiežam pievienot saskaņotāju, saskaņojam iemeslā uzrakstam, ka viņš ir varbūt blakus esošās zemes vienības īpašnieks, tātad kaimiņš. Kaimiņš vai īpašnieks zemes vienībai un, protams, pēc tam uzrakstiet kadastra apzīmējumu, kāds tur ir, es apmēram uzrakstīšu, un tātad nākamajā sadaļā saskaņojumās datnes mēs varam pievienot saskaņojumu datni, ja tā, piemēram, varbūt nav sadaļā projekts pievienota. Principā šeit tad var pievienot to projekta lapu vai dokumentu, kuru mēs iedodam skaņotam kaimiņam. Tā kā te var pievienot datnes veidā. Savukārt nākamā sadaļa saskaņojumās projekta lapas būtu, ka mēs no šķirkļa projekts varam pievienot jau sistēmā pievienotu projekta lapu. Ja? Tad vismaz viena vai šī saskaņojumā datni jāpievieno vai jāizvēlās ir no projekta. Viens vai otrs ir nepieciešams. Tad šī sadaļa, ja jūs principā tas vairāk noteikti sanāk izmantojums, ja jūs neizmantojat vai nepieprasat, lai elektroniski saskaņot, bet reģistrējat ārpus BIS sistēmas jau saskaņotu lapu. Bet es parādīšu abas variantus. Tātad šeit mēs varam izvēlēties saskaņojumās projekta lapas, kas jau ir šķirklī projekts, tad, piemēram, ģenplānu. Tālāk mēs norādīsim šī kaimiņa personas kodu, vai, ja ir juridiskā persona, tad attiecīgi juridiskās personas reģistrācijas numuru. Bet, ja tas ir kaimiņš fiziska persona, tad vadam personas kodu, vārdu, uzvārdu, jāievada ir precīzi, savādāk sistēma izmetīs, ka tāda persona nav, un varam norādīt status. Tad, kamēr vēl neesam pārliecināti, ka viss ir sagatavots, tikmēr varam vēl atstāt nav nosūtīts, vai principā, ja mēs gribam arī elektroniski tālāk sūtīt šo te saskaņojumu kaimiņam, tad būs nākamā darbība, ka mēs nosūtam. Savukārt, ja reģistrējam jau sistēmā šo te skaņojumu, kas ir ārpus BIS sistēmas, jau izdarīts, tad to daram šādi. Tāpēc pievienošu vēl vienu, pievienot nākamo skaņotāju, pieliksim varbūt tās atkal kaimiņš, tā kā atkal citai zemes vienībai, tikai uzrakstiet attiecīgi zemes vienības kadastra apzīmēm. Un parādīšu tātad šo variantu, kā pievienojam saskaņojumu datu nevis no projekta, bet kā datni klāt, piemēram, ar to pašu tā kā ģenerālu plānu, bet te mēs tad uzrakstam nosaukumu, kas tā pa datni ir. Protams, precizējiet, kā vajag to datnes nosaukumu,
Un šeit es norādīšu citu personu. Norādīšu šoreiz tad juridisku personu. Tātad šeit reģistrācijas numuru un saglabājam. Tātad mums ir izveidoti 2 saskaņojuma pieprasījumi, abi 2 vēl statusā nav nosūtīti. Tātad, ja mēs gribam, lai mums saskaņo elektroniski, tad mēs varam nospiest šo te lidmašīnītes, papīra lidmašīnītes ikonu, lai nosūtītu. Tad elektroniski viss sistēmā šī persona varēs veikt saskaņošanu. Tāpēc tagad es parādīšu, kā elektroniski saskaņot, un otram gadījumam parādīšu, kā pabeigt šo saskaņošanu, nevis, ka ir elektroniski saskaņots ar visu sistēmu, bet to ir izdarījis papīra veidā un šo te saskaņojumu tā kā apstiprinam pieliekam klāt. Tātad vispirms nododam saskaņošanai, tad nosūtīsim, vai tiešām vēlamies nodot saskaņošanai, notiek nodošana saskaņošanai. Tātad šī gadījumā šī te persona, tūlītās mēs atvērsim šo te personu, saņems paziņojumu, saņems e-pastu par to, ka ir atnācis šis te saskaņojuma pieprasījums. Tātad parādīšu to, ka šeit tātad ir pieslēgusies kā šī te persona, Andris Paraudziņš, un paziņojuma sadaļā mums ir nepieciešams, ka pārliecināties, ka ir atnācis paziņojums par to, ka ir nepieciešams saskaņojums. Tātad saskaņojums ir atnācis, ka neizskatīts, ka šajā te būvniecības lietā ir nepieciešams skaņojums. Un šeit ir saite, kur viņš var aiziet vai uzspiest un saskaņot. Vai nu arī atvērt ar mapīti, vai atvērt ar mapīti un apstiprināt. Tātad šeit jūs redzat, ka var redzēt šo te saskaņojuma projekta lapu, kas ir piesaistīta, ko mēs piesaistījām no šķirkļa projekta. To var leju pielādēt vai atvērt un skatīties, un šī te persona var apstiprināt vai attiecīgi arī noraidīt. Iesim pozitīvo scenāriju, ka mēs apstiprina kaimiņš. Tātad šo mēs aizvaram un skatāmies, kas mums parādījās būvniecības lietā. Tātad kaimiņš saskaņojums parādās mums status gatavs iesniegšanai. Tad šādā veidā dabūjām elektronisko saskaņojumu. Rādīšu tagad, kā reģistrēt vai kā precizēt šo saskaņojumu, ka tas ir saņemts ārpus visas sistēmas. Tad nenospiežot šo te nosūtīšanas ikonu, bet atverot rediģēšanas režīmā vai labošanā, tad mums ir iespēja pateikt, ka gatavs iesniegšanai, šādā veidā manuāli nomainot to statusu, pateikt, kurā datumā kaimiņš ir saskaņojis. Ja tā ir bijusi juridiskā persona, tad šeit kā saskaņotāja var arī norādīt šīs juridiskās personas pārstāvis, ja, pārstāvja vārds, uzvārds. Un pielikt apakaļ šeit ieskanētu datni, kur papīra veidā ir uzlikts skaņojums. Piemēram, šo datni, kur ģenerplāns saskaņots, tātad, kur būtu, teiksim, tabuliņa, kur ir redzams šīs personas vārds, uzvārds, personas kods un viņa paraksts. Un to pieliekam šeit kā datni klāt un saglabājam. Tātad šādā veidā iegūstam trešo pušu saskaņojums. Protams, ja nepieciešams, liekam vēl šos skaņojumus, pievienot saskaņojumu, cik daudz ir nepieciešams. Tātad sākumā sagatavojam šajā te šķirklī trešo pušu saskaņojumi. Tā ir kā sagatavošanas darba vieta priekš trešo pušu saskaņojumiem. Tad, kad visi nepieciešamie trešo pušu saskaņojumi mums ir sistēmā
reģistrēti, tad mēs varam atgriezties pie būvniecības ieceres un atverot šo te būvniecības ieceres iesniegumu, mums ir redzams ievadas solis trešo pušu saskaņojumu. Un atverot šo ievadas soli, mēs tad attiecīgi varam atzīmēt šos te trešo pušu saskaņojumus, ko sistēmā esam reģistrējuši. Šeit papildus vēl ir piezīme lauciņš, kur brīvā tekstā varat norādīt kaut kādas piezīmes, kas ir nepieciešamas attiecībā uz šo trešo pušu saskaņojumu. Tas ir brīvais tekstiņš. Un šādā veidā iesniedzam šos te trešo pušu saskaņojumus vai nu ar būvniecības ieceres iesniegumu vai ieceres tātad iesniegumu, kur mums ir atzīmēta šī te pazīmīt, ka vēlamies projektēšanas nosacījumu izpildes atzīme arī iecerē, ka mēs sniedzam jau kopā ar pilno projektu, vai nākamie iesniegumu, kur mēs varam izmantot trešo pušu saskaņojumi, ir projektu izmaiņu iesniegums, vai arī, protams, šis te atsevišķais projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegums. Tātad trijos iesnieguma veidos ir šāds te ievadas solis trešo pušu saskaņojumu. Iecerēs, projektēšanas nosacījumu izpildē un projekta izmaiņu iesniegumā. Šādā veidā atzīmējām šajā trešo pušu saskaņojumu ievadas solī, un tālāk iesniegšana jau ir kā jau visos ieceres iesniegumos kopskats un tālāk nodot saskaņošanai un iesniedz. Parādījuši ieskatam, kā šie trešo pušu saskaņojumi izskatīsies būvvaldē. Būvvalde pie jūsu iesniegtā iesnieguma redzēs atsevišķu bloku trešo pušu saskaņojumu. Šī gan ir cita būvniecības lieta, bet es rādu ieskatam, kā tas izskatās. Tātad, piemēram, šeit ir šis te juridiskās personas saskaņojums, kur arī tika pievienota datne, nevis no šķirkļa projekts, bet atsevišķa datne, kur ir šī te saskaņotā datne un pats tas saskaņojuma apstiprinājums. Savukārt, kur būs elektroniskais skaņojums, tad var redzēt šādā veidā, ka piesaistītā projekta lapa kāda, kuru piesaistīja. Šeit gan nav, kā var uzreiz atvērt to piesaistīto projekta lapu, bet pie šī dokumenta ir saistītais dokuments attiecīgi no šķirkļa projekts sastādītā dokumentācija, kur var apskatīt. Un šeit laika gaitā arī plānots, ka būs navigācija arī uz to lapu, lai var atvērt uzreiz. Un atstiņa nozīmē, ka var pārbaudīt, ka tas ir bijis tas kaimiņš, atverās personas dati, lai pārliecinātos, ka saskaņojums ir dabūts no īstās personas. Tātad šeit pie būvprojekta tad var saistītā dokumenta attiecīgi atvērt un skatīties to projektu lapu, kas ir šeit saskaņota. Paldies!